124. Mercedes 5. ja nemaldos, projekta daļa iet dziesmā. Tātad plāns tagad ir piemetināt atpakaļ šīs te detaļas nogruntētās un sākt mērīšanas, piemērīšanas, apgraizīšanas darbus, lai mūsu grīdu var sākt likt iekšā mašīnā. Tad jau nu skatīsimies, kas mums un kā mums sanāks. Tā, lonžerona gals jau ir plus mīnus iemetināts. Kaut kāda bišķiņa līdzināšanas darbiņa vēl neliela, bet tāds ir kopskats. Kaut kāda tīrīšana bišķiņa, un tad, es domāju, uzmetinās to virsū. Un tad varbūt vēl tur uzpūtīs grunti ar pistoli, iespējams, ar kuru pūšu vasku. Varbūt arī tiks ar parasto klāt, nu to vēl izdomās. Un jā, un, protams, arī vaskus tiks te visur iemačīts iekšā. Nu jā, kaut kādu nedēļu pastāvējis pa lielam ir, un virs šitās grunts rūsā ārā nesitās. Tā kā pagaidām viss izskatās diezgan veiksmīgi. Tā, principā abas divas detaļas ir iemetināts. Un nākamais solis varētu būt griezt izmērus. Kaut kur es skatījos, ka jau bišķi pietrūks metāls pie stojkas. Tur vajadzēs locīt jaunus kaut kādus gabaliņus likt iekšā. Nu, nesmuki, bet ko darīt. Un tad piegriezīs, notīrīs un metinās beidzot iekšā. Tāda, protams, tīrīs metinājuma vietas, cik vien varēs, un krāsos, gruntēs, kaut ko pūtīs. Nu, tur varēs izpausties. Gan jau, kad špaktelēšana arī būs jātais, te jau tas ir bijis. Kaut kāds sliekšņa gabals ir bijis mainīts. Un tad, jā, tad tālāk jau skatīsies kaut kādus vietas. Vēl būs jāizgatavo šis sliekšņa gals, man nav. Tur jāskatās, kāds viņš tur ir, cik precīzi, ja baigi neprecīzi izgatavosim arī to no jauna. Un tad jau kaut kādi tālākie rūsas darbi. Mēs kur šo te vietu vēl nemetināju klāt, jo te kaut kur griezīsies nost. Un šī te daļa mums paliek mašīnas oriģinālā daļa. Tā kā tā. Tā, principā, grīda ir piegriezta plus mīnus. Ir vietiņas, kur būs vēl nedaudz jāpieslīpē. Bet ir arī dažas, principā, viena tāda vieta pagaidām izskatās, kur bišķi pa daudz nogriezts šeit. Mums kaut kāds maziņies gabaliņš jāmetina iekšā visticamāk, bet nu, tas sīkums, principā, es domāju. Tā kā jā, un mēģinās tagad jānotīra nost viss vietas, kur metinās pa lielam. Tas tā bišķiņa laiku paprasīs, bet tad, nu jā, tā tālāk notīrīs un sāks stiprināt pa lielam vietām un mēģināt pieķert kaut kur, līmeņot, skatīties. Bišķi vairāk pieķert, pamēģināt durvis pavirināt, paskatīties. Nu, un tad jau, ja viss kārtībā, tad tik jāmauc kopā viss. Tā kā tā.
Tā, nu rekur, viss ir sagatavots, lai metinātu iekšā. Jaunajam gabalam ir uzlīgs rūs pārveidotājs vurts un grunts krāsa. Un tagad ir notīrīti punkti, kur atradīsies punktu metinājumi. Šajās te starpās uzlikšu vēl arī šuvju hermētiķi, līmi, 2 vienā gumijas bāzes kaut kādas. Kaut ko viņš ir pacepsies, gan jau ārāk ar metināšu, bet būs papildus stiprībai un hermētiskumam. Un pa lielam viss ir piegriezts, viss ir piemērīts, 100 reižu ņemts nost virsū. Ir vietiņas, kur ir, piemēram, tur būs vieta, kur ir bijuši lielāka sprauga sanāca, slīpi kaut kā nogriezās. Un tā iemesla dēļ vajadzēs kaut kādu maziņu fragmentiņu iemetināt tur papildus vēl iekšā. Bet tā kopsumā ir diezgan labi viss. Tagad ķersies pie darba. Nu, pa lielam mērķis ir ielikt grīdu, vairākās vietās punktiem pieķert, salīmeņot, pielāgot, piestumdīt, pieķert, tā lai viss turās savās vietās, un tad jau sākt vairāk visu to punktošanu taisīt, lai nerodās kaut kādi baigie savilkumi kaut kur temperatūras svārstību dēļ. Tā kā pa punktiem uz riņķi vien ieskamēr noseksies viss. Var sakot, baigi lielā metināšana tagad sāksies. Ir aizdoms, ka šai grīdai gāze var nepietikt. Nāksies vēl braukt gāzē pakaļ. Un tā kā tā, cīnamies. Poliuretāns. Uz poliuretāna kaut kādas tur bāzes. Tā kā tā, 23 grādi gluži mums nav. Bet, nu, kaut kādu brīdi būs kaut kādi pāris 1000 grādi. Gan jau, ka būs balansā. Tā, plus mīnus pieķerts ir. Tur daži punkti pieķerti. Te pieķerts ir. Te. Bet fakts kā tāds, ka redz, kur ir spraugas divas. Un, nu, šo principā var sabīdīt kopā ar šuvi. Bet te būs jāliek kaut kādi gabali iekšā. Lieta tāda, ka gāze beidzās pavisam, tā ka šodien miers jāmet un turpinājums sekos kaut kad, nezinu kad, bet, nu, vismaz kaķi nevar ieiet vairs iekšā. Jā, un vēl viena tāda paliela sprauga ir, kur šeit. Tā arī būs kaut kā jāiztaisa ciet. Nu, to jau es te vienkārši materiāls pamaz, ko izgriezu. Bet tā nav problēma, jo šī nav baigi sarežģītā vieta, manuprāt. Pa lielam tā man te iet šodien. Un jā, šitos vēlreiz tīrīšu, kad viss būs gatavs. Var sakot, viss sametinās, tad viss šūs kārtīgi notīrīs. Noslīpēs šitos visus kārtīgi. Tad visam pāri vēl ir rūsas pārveidotāji, kur ir kaut kādas darbības veiktas, un tad gruntēsim, liksim hermētiķi visur, kur ir kaut kādas darbības veiktas. Un visu liksim grubuļos un vaskos. Cīnamies. Tā kā viss 4. vai 5. vai kurās tur daļas noslēgums. Tā nu viss te notiek
procesā. Un gāze ir dabūta, viss iet uz priekšu. Tāds te mums te šūvis topi. Topi. Tādās vietās noteikti es slīpēšu nost, kas ir ārējā redzamā. Tur iekšā es domāju, ka reāli nav jēgas, nav vajadzības, pilnīgi lieki. Varbūt pat bišķi sliktu. Tā kā tur ar drāšu birsta fleks noies un apstrādās to šūvi un būs ideāļņikā. Tad nu šo varētu saukt par daļas nobeigumu. Tagad vairs nav laika šodien te metināties. Un, jā, lielam te viss ir nometināts, tur nometināts. Tas viss ir, tas te viss ir, te palicis. Tur apakšā nedaudz šis lielais caurums. Te viss ir nomaukts. Te viss arī nomaukts ir. Un te vēl palicis. Nu un te pie domkrata vietas tur ir jātaisa kaut kas no jauna. Tā kā tā. Šodienai viss. Tā ir nākamā diena. Un šodien man ir laiks. Kaut kādas dažas stundiņas tikai. 2 vai 3. Tāpēc izlēmu, kad atsevišķu daļu nav vērts filmēt. Un tas nozīmē, ka šīs dienas darbi visticamāk būs vienā vidī kā iepriekšējo. Tad tā, redz, kur mums ir sprauga. Un te ir valcējums, reliefs. Un es skatos, ka šo te daļu mēs varam izgriezt no vecās grīdas. Nebūs jāloka un tā tālāk. Lielam te maziņu tādu špickiņu mums vajag. Tā tad notīram šo līdz metālam, no abām pusēm un nogriežam strēmelīti un piemēram saliekam. Tā kā tā. Nu, un kaut ko līdzīgu es iztaisīju arī šai te vietai. Tā kā tā, plus mīnus te ir viss darbi. Šitien bija salocīts, tas būs jāpataisno, lai iet klāt. Nu, var sakot, viss jau ir apslīpēts, gatavs metināšanai. Jā, tā kā šo un to laižam tik iekšā tagad. Nu, smejies vai nē, bet nu, jūs saprotat, ko tas nozīmē. Bet pa lielam no šodien arī nebija baigi daudz laika vairs palicis. Bet pa lielam šis tikai
pieķerts. Nu, ne pieķerts, bet tāds jau pusmetināts. Un viss, principā. Tā baigi vairs šodien nav ko darīt. Varbūt paslīpēs vienkārši tos. Kāds šubīs patīrīs, sasmērēs. Tas pa lielam arī viss.